Čau! Daudzas no portāla lasītājām man jau sen ir pieprasījuši stepa aerobikas nodarbību. Šodien ar vienkāršu horeogrāfiju mēs jums to arī piedāvāsim. Man palīdzēs Ilze. Čau! Ja jums mājās nav stepa soliņa, atrodiet kaut ko līdzīgu tam un dodamies vingrot. Sāksim ar soļošanu. Sagatavojies ar labo kāju. Sāksim celties uz soliņa augšup un lejup. 3, 2, 1, aiziet. Mēģini noturēt stingru vēderu, krūtis pacel uz augšu. Vēl pāris reizes. Nokāpjam lejā, samainam otra kāja. Nesteidzies. Mierīgi elpo, ieelpo caur degunu, izelpo caur muti. Mainam kājas, šoreiz tikai 4 reizes augšā lejā. Samainam kreisā, lēnām, lieliski. Mēģini vienmēr ar pilnu pēdu uzkāpt augšā uz stepa soli. Samainam labā, šoreiz 2 reizes. Un kreisā. Vēlreiz labā. Un kreisā. Izpildi šo vingrinājumu kopumā 2 līdz 5 minūtes. Variē soļu skaitu. Ar vienu kāju 4, ar otru 4, pēc tam 8 un 8. Dosimies tālāk. Nākamais vingrinājums – solis klāt. Aiziet. Kāp augšā un pieliec pretējo papēdi klāt pie sola. Kad tev jau sanāk, pieliec klāt roku kustības. Jo tev ir vairāk spēka un apņēmības, jo lielākas roku kustības būs. Nesteidzies. Un saglabā taisnu muguru. Esi vienmēr pārliecināta, ka pilna pēda ir uzlikt augšā uz sola. Ja tas tev ir pa grūtu, samazini tempu. Maini roku kustības. Un šeit ir vienkārši viss atkarīgs no tavas izdomas un fantāzijas. Nesteidzīgā un sev piemērotā ritmā turpini ar šo soli 2 līdz 5 minūtes. Un nākamais vingrinājums, ar ko tu sev varēsi iepriecināt, solis cels. Sāksim? 3, 4. Sākumā sāc ar brīvām rokām. Tavs uzdevums – uzkāpt uz sola un pacelt pretējās kājas celi. Cel tik augstu, cik tev ir ērti. Galvenais – uz soli noliec pilnu pēdu. Kad esi pieradusi, pieliec klāt rokas. Vienu roku tur saliektu, otru stingri taisni griestos. Jo augstāk būs paceltas savas rokas, jo vingrinājumam augstāka intensitāte. Turpini ar šo vingrinājumu 2 līdz 5 minūtes. Nākamās būs vingrinājuma modifikācijas. Pievienosim dažus spēka elementus. Sāksim ar 3 ceļiem pēc kārtas. Aiziet. 1, 2, 3. Nokāp lejā, samaini kāju. Kad pie šī vingrinājuma esi pieradusi, dodamies tālāk. Nedaudz grūtāks variants. Celis, nolaidies lejā, celis, lēnām nolaidies uz grīdas un turpini. Ja tev ir daudz spēka, pieliec roku pie grīdas. Ja nē, vienīgais uzdevums padzīt kāju atpakaļ. Turpinājumā novieto solu vertikāli, kāpelēšanu uz sola. Noliec kājas plati un sākam. Augšā, augšā, lejā, lejā. Vēl pāris reizes. Un jauns vingrinājums. Paceļam celi.
Tad soļos stepa sola. Turpina ar otru kāju darīt to pašu. Un celsim celi. Ja neesi nogurusi, pievieno roku kustības. Atkal, viss atkarīgs no tavas iztēles. Vari tikpat spēcīgi kustināt rokas uz priekšu, kā uz augšu. Turpini 2 līdz 5 minūtes. Un nobeigumā diezgan eksplozīvs vingrinājumu kopums. Sāksim ar iesēdieniem. Viena kāja uz sola, otru plecu platumā. Sāksim ar iesēdieniem. 4 reizes. 1, 2, 3, 4. Pārliec uz otru pusi. 1, 2, 3, 4. Šoreiz 3. Turi rokas, kur tev ir ērti. Samainam. 3, 2, 1. Šoreiz pa 2. 2 reizes. Samainam 2 reizes. Turi stingri iegraukt vēderu pa vienai. Vēlreiz. Ok, atpūta. Ar vieglu aerobikas soli. Atpūšamies. Bija grūti vai ne, Ilze? Jā, tas bija kaut kas. Atvilc elpu. Cik ilgi tev ir vajadzīgs, lai atpūstos? 10 līdz 20 sekundes. Un turpināsim uz otru pusi. Ieņemam pozu. 4 reizes. 1, 2, 3, 4. Mainam. Lūkojies, lai tevi ceļi neiet tālāk par pirksgalu līniju. 3 reizes šoreiz. 2. Un pa vienai. Ja tev ir spēks un apņemšanās, turpini ilgāk. Pēdējā reize un atkal atpūta. Kopā izpildu šādus 3 līdz 4 piegājienus atkarībā no savas sagatavotības. Šis bija stepa aerobikas vingrinājuma komplekss, kādu tu vari sastapt sporta klubos. To tu vari izmantot gan kā savu pamattreniņu, gan kā iesildīšanos, tad veic to 10 līdz 15 minūtes. Vai arī kā kardioslodzes treniņu tauku dedzināšanai. Mierīgā tempā 30 līdz 40 minūtes. Pievieno dažus spēka vingrinājumus un neaizmirst izstiepties. Lai veicas!